Viena veikala. Kas tik nenotiek? Tas ir ārprāt. Ir kailā jogotāji, tad ir tanks. Tad mēģina to iznīcināt pilsētu, Likās, Vienīgais. Tagad jau gan viss, vai ne? Nē, būs vēl. Būs vēl. Labi, es gatavs šitam. gatavs, jā. Vispār tās slepkavības nebija tikai viena, bija daudz. Un tās slepkavības arī notika tieši pēc šīs pandēmijas. Tad tā pandēmija bija pilnīgākā anarhija. Un visi vienkārši sāka, man liekas, tie cilvēki kaut kādi traki palika, un visus kopš tā brīža vienkārši tā kā uz leju aizgāja. Īsāk sakot, viena no tām trakākajām slepkavībām bija pilnīgi dienas laikā. Es tīrīju ar putekļu sūcēju grīdu. Es tīrīju ieroci, man likās, ka Nē, es tīrīju grīdu ar putekļu sūcēju. Bet tu taču katram otrajam ir ieroči atļauja. Jā. Un arī katram otrajam vienkārši ir ierocis un nav atļauja, man liekas, kad ir arī tāds moments. Un es tīru to grīdu un sūcu. Un es dzirdu pēkšņi babah, kaut kas tāds, tā kā tāds sevi, tā kā nokrīt, kaut kāds plaukts nogāžās. Es tā pagriežos, tas skatos, kas nav nokritis. Un tad burtiski pēc kaut kādām, nezinu, 2 minūtēm tie helikopteri, tā kā filmās rāda, vairāk sāk riņķot, policijas mašīnas 20 sabrauc, visu aizslēdz ciet. Nogalināja cilvēku. Un pazin, ko nogalināja? Mums tur uz tās Melrose Avenue, tur ir tādi sneaker stores, tad botu veikali, Un viņiem ir tās speciālās kaut kādas tās kolekcijas. Un kaut kādi 2 jefiņi savā starpā sakasījās par tām botām laikam. Es īsti nezinu, kas tieši tur bija, bet viņi vienādi sakot, viens no viņiem laikam bija pistola, un viņš bija nošāvis to par to, ka tur kaut kas... Tagad viņam ir pistole un snikeri. Trakas lietas ar Busuli un Baronu.